Jēkabpils novada ūdenstilpēs pētnieki ir veikuši zinātnisko zveju, lai varētu izstrādāt zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumus. Darbi notika Laukezerā, Bancānu un Vīķu ezerā. Noteikumu izstrāde dod Jēkabpils novada pašvaldībai daudz ieguvumu, piemēram, iespēju iegūt valsts finansējumu šo ūdeņu apsaimniekošanai un citām darbībām, kā arī ieviest licencēto makšķerēšanu. Uzņēmuma Sijā saldūdeņu risinājumi pārstāvji kopā ar brīvprātīgajiem palīgiem pavadīja vairākas dienas pētot ūdens krātuves. Skatāmies, kāds zivju sastāvs, vai viņām ir ko ēst, vai makšķerniekam ir ko ķert. Sākumā neliela teorētiski izpētam to ezeru, kāda dziļuma, kas un kā, kas ir vēsturiski darīts, un tad vakarā ieliekam savus zinātniskos tīklus. Tā ir tāda standarta metode, kur ir daudz acis izmēri dažādi, lai mēs noķertu visus paudžu zivis. Šie tīkli atrodas ūdenī aptuveni 12 stundas. Tīklos nozvejotās zivis tiek izņemtas un saimnieciski vērtīgākajām sugām tiek izgriezti kuņģi, lai izpētītu, ko tās ēd un kā barojas. Tāpat tiek pētīti zivju kauli, lai noteiktu to vecumu, kā arī no ūdeņiem tiek paņemti zooplanktoni un citi paraugi. Uzņēmums Laukezeru piemin kā labo piemēru. Viņi to izpētījuši un izstrādājuši noteikumus jau pirms 6 gadiem. Ezers vēl aizvien ir veselīgā stāvoklī un dabīgi mazproduktīvs. Ūdenstilpē nav liels daudzums balto zivju, bet tur dzīvo lieli asari un līņi. Savukārt Vīķu un Bancānu ezeram noteikumi nav iepriekš bijuši. Bancānu salīdzinoši neliels ezers. Manas aizdomas ir pirmais iespējas, ka kāds jau tur saimnieko, jo tur lielo plēsēju tikpat kā nenoķērām. Vīķu ezers savukārt ir varbūt tāds tipiskāks Latvijas ezers, kur ir savu laiku plēsēji izķerti varbūt pa daudz. Līdz ar to ir savairojušās baltās zivis, raudas, plauži, pliči. Šīs zivis līdz ar to izraisa tādu ķēdes reakciju, ka ezers šobrīd nav tas veselīgākais. Bet labās ziņas ir, ka ezeri ir tāda viegli ietekmējums sistēmas. Mēs viņus varam ātri sakopt, ja ir vēlēšanās, un ja mēs ieguldam darbu. Pētnieku plānos bija arī veikt zivju faunas izpēti, kā arī ūdens un grunts kvalitātes monitoringu Ūdzes upē. Tomēr šie darbi pārcelti uz nākamo mēnesi. Dati tiks apkopoti un analizēti rudenī biroja apstākļos. Zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumi šiem ezeriem būs gatavi aptuveni oktobrī. Jēkabpils novada ezeru apkārtnes iedzīvotāji un citi interesanti aicināti iesaistīties ezeru zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu izstrādē. Viedokļus un priekšlikumus var sūtīt elektroniski. Sīkāka informācija portālā Jēkabpils laiks. Sandra Pēgļkalne, Katrīna Strode, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.